Čaus, sveiki visiem manā UB moto kanālā. Nu, ko, draugi, nav bijuši sen vidiks, būs šodien tās maziņš šīs vidiks. Nebūs šodien mums par motocikliem, bet būs par auto. Un šodien, ko mēs darīsim, mēs šodien lakosim lukturus. Un gribēju parādīt, kā to var izdarīt mājas apstākļos. Nu, kā es to darīšu, bet tas man būs arī tā kā maziņš izmēģinājums. Es to neesmu to visu darījis nekad. Un tā kā neko, uztaisīsim maziņu eksperimentu, kā tas ir. Un tā kā redzēsiet, kas mums tur beigu galā sanāks ar visu to. Un tad parādīšu jums tās fāres, kādas izstās, nu, ar ko es tagad mēģināšu tā kā lakot, tā kā skatāmies. Tā, draugi, un rek mums ir šodien, kad mēs tās fāres lakosim, ir E91. Un paskaties, kādas viņas izstās sākumā. Tādas te. Ko var redzēt, te ir laka nonākusi nost. Cik var redzēt. Viņas jau es esmu entās reizes jau viņu pulējis. Bet viņa it kā nopulējās, bet kad iebrauc iekšā mazgātuvē, uzliek kādu ķīmiju virsū, viņa atkal paliek šitādi te. Cik te var redzēt. Kaut kā tā viņas izskatās, jā, tā kā tagad parādīšu. Varbūt kāds teiks, ka es to visu nepareizi daru, bet es domāju, es paprovēšu, kā sanāks, tā sanāks. Un ņemsim tās fāres, tās fāres es neņemšu arī ārā, pēc būtības viņas vajadzētu ņemt ārā, bet kā ziniet, E90 izņemt fāres, jāņem nost bumpers, jāņem riepa nost, pat kriļņiks jāņem nost, un tad viss tā lampa jāvāk ārā. Un man kaut tam visam nav reāla laika. Tā kā es domāju, parādīšu, kā es to izdarīšu, un tad pastīsimies beigās, kāds būs gala rezultāts. Tā kā skatāmies. Tā, un tagad parādīšu, kas ir vajadzīgs reāli. Parādīšu, nu, ar ko es to visu darīšu, tūlīt tā, skatāmies. Rek, mums ir smilšpapīra, ūdens smilšpapīra, jā. Sāksim mēs ar 500. Tas ir rupjākais, jā. Pēc tam pāriesim uz 800. Un tad mēs pāriesim rekur uz 1200. Kas vēl ir vajadzīgs? Vajadzīgs ataukotājs, līmlenta. Un vienkārši var arī parasts ūdens vienkārši izdur caurums un strādā. Un, protams, arī laka. Tā ir speciāla laka. Un kā speciāli tas domāts arī šitiem lukturiem tā kā. Tad šo mēs izmantosim. Un tā kā tagad skatāmies procesu, kā man tas viss te veiksies, jo pats reāli nezinu, kas tur galā sanāks, tā kā provēsim, tā kā redzējāt, lūk, tur ir briesmīgi viņa īstenībā. Tā kā neko, varbūt arī te apakšā abonējiet kanālu, uzliekam kādu laiku, ja patiks vidis, tā kā skatāmies. Un tā mēs esam tagad fāri ataukojuši ar ataukotāju, attīrījuši, aplīmējam. Aplīmēs viņu tikai tāpēc, ja es tagad slīpēšu ar smilšpapīru, lai nesabojā to lakas kārtu te bumperim tur šiten. Un tā kā tā, jā, un tagad ņemsim 500. Ņemsim 500 rokās. Es domāju, šitā loksne pietiks abiem lukturiem. Es jums parādīšu šī vidikā vienu lukturu, kas kā viss tas notiek. Tā kā ņemam šo rokās. Domāju, jāslok uz pusēm viņš, un tas katrai fārei pilnīgi pietiek viena loksne. Nu, tā kā ar abām fārēm, nevis vienai. Tā kā neko, ņemam rokās un bliežam. Tā, šādi mums izstās noiets pēc 600 pirmās fāzes tāds. Visa laka ir norīvēta.
Tāds viss tagad gluds ir. Neko, tagad visu to pašu mēs atkārtosim jau ar 800. Tā kā griežam tālāk. Nu, ko esam samatējuši ar visiem smilšpapīriem. Jāpagriež nedaudz klusāk radio. Esam samatējuši ar pilnīgi visiem 3 smilšpapīriem. Šādi viņš izstāsta tagad viss matēts, gluds. Jā, reku var redzēt, piemēram, rekutēri, bet tas ir akmeni dabūs un to īsti laikam nevar. Jo man reāli mašīnītes man arī nav. Tas viss tīri ar rokām. Kā teicu, mājas apstākļos nav ne mašīnītes, ne tikai nopērciet smilšpapīru, laka, atalkotais viss. Tā kā lampa tagad mums ir gatava tā kā lakošanai. Un tagad pastīsimies, kas mums te sanāk. Tā kā neko atalkosim. Jānoplēš arī šis te nost ir uzlīmēt vajag jauns riņķī vai kaut ko pārklāsim. Un lai var sākt lakot arī gribēju pastāstīt par laku. Laku varbūt vajag sākumā nedaudz uzsildīt ar fēnu, lai viņi labāk klājās virsū, sakratīt un tad vajag pūst. Tā kā tā, tad līmējam jaunas riņķī lampai visu jaunu, atalkojam un skatīsimies un lakosim tūlīt. Mums ir viss saslīpēts ar visiem smilšpapīriem, viss ir atalkots, uzliku arī šādu plēju pa virs, lai nenopūšu visu malas ar laku. Tā kā viss mums ir gatavs. Un ko ņemsim laku, laku arī bišķi uzsildīja, lai siltāk ir. Tā kā neko, tūlīt skatīsimies, kas tam mums te sanāks. Pat es nedaudz, kā saka, nobijies. Nezinu, kas te sanāks, bet cerams, ka viss būs labi. Tā kā neko, laikam tad pūtīšu. Skatāmies, kas te mums te sanāks, tūlīt papūtīsim. Tagad es mēģināšu 3 kārtās, domāju, pūst, pagaidīšu kāds 5-6 minūtes un vēl vienu kārtu liksim. Nu ko, aiziet! Tā, tagad, lai viņa no tāda izstās lukturi pastieties. Viena kārta uzlaidām, tagad pagaidīsim 5 minūtes, lai viņa apžūst, neforsēsim, lai viss ir pa skaisto. Kā nezinu, jā, kā te būs tālāk, es nezinu, bet skatāmies. Tā kā neko, tad gaidām 6 minūtes un tad jau, kā saka, lezīsim tālāk. Domāju, vēl 2 kārtas un būs pečot no visu. Gājuši mums plus mīnus 10 minūtes. Jau esmu aplīmējis jau otru pusi. Sāksim tīrīt, pulēt. Briesmīgi izstāsta tā laka nonākusi nos. Viss ir tāds. Jā, un es domāju, ka es palikšu pēc 2 kārtām lakas, jo pašlaik jau izstāsta ļoti labi. Ir kaut kādi minimāli kaseki, bet te ir baigi kaut kā uzšvīkāts tas stikls. Bet izstās lieliski, teikšu. Nu, paši redzēt, cik vidīkā var redzēt, kādi viņi bija un kādi viņi ir. Un pēc tam es domāju, ka laka nožūs, lai viņi pastāvis, viņi vēl nopulēšu pēc tam ap pastu un vispār būs bomba. Tā kā es domāju, tagad mēs tūlīt uzpūtīsim otru kārtu. Un es domāju, pie tā mēs arī paliksim. Vairāk mēs neko nepūtīsim. Uzpūstam vēl vienu kārtu un viss. Vēl 2 kārtas ir pēc.
ko, lai stāviņa žūst. Es domāju, pēc tā mēs arī paliksim. Vairāk mēs arī neko nepūtīsim. Kaut kā tā. Tā kā neko, tagad mēģināšu tikt ar otru pusi galā. Un tad jau parādīšu, kad būs viss apžūs. Parādīšu kopsumā, kā mašīna iztīsies. Tā kā skatāmies. Esam arī nopūtuši otru pusi. Tagad mēs vienkārši paņemsim pulējumu un paņemsim mīkstošu vamīti, pāriesim pāri bišķi to, lai vispār smuki gluds. Nopulēsim ar pastu un viss. Kaut kā tā. Ko paņemsim rekura mašīnī, tad pulējumu uzlaidīsim bišķiņ pa virsu, lai vēl foršāks ir, spīdīgāks. Fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day y'all sex, y'all new. Bones always been the best too, true. Fuck that, fuck them, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day y'all sex, y'all new. Bones always been the best too, true. Loose screw, you a clown like woo. Pull the blade, watch him shake like I loose too. Show my face and hit the gas like boom. Make it mine, hit it right like boo. Default, you ain't nothing too special. Nu, ko, draugi, tā kā lukturi gatavi izstās. Īstenībā ļoti labi, jūs jau redzējāt. Vienkārši. Nu, nevar salīdzināt to, kas bija. Jā, iekšā lukturi var redzēt, kad ir pilītes mikro bijuši iekšpus lukturību. Bet tas, diemžēl, tad lukturis jārestaurē, bet stīkliņš izstās vienkārši ideāli. Bez neviena kaseka. Tā kā jā, tā kā arī nemaz nav lukturi jāņem ārā, bet, protams, pareizāk ir lukturis izņemt ārā un to visu darīt. Bet pa lielām tas bija uz ātro, lai mašinai vienkārši piedotu smukāku skatu, lai lukturi ir kā jauni, kā izstās. Kaut kā tā, draugi. Tā kā, ja patika vidīgs, uzliekam laikus, abonējiet kanālu. Un tā kā, domāju, tiekamies nākamajos vidīkos. Un varbūt ierakstiet komentārā, vai jums tādi vidīki interesē, vai šādi te. Arī drīzumā būs kaut kas par pulēšanu. Tā kā tiekamies nākamajos vidīkos. Davai, čau!